Tas bija brīnišķīgi, jo man vajadzēja ar urbi sakult putu krējumu. Man liekas, ka es biju noderīga. Tas bija kāds droši vien 10 gadus atpakaļ, jā. Bija uztraukums, bija. Protams, atbildības sajūta, jā. Tas atspirzina tavu dvēseli. Bija tas miers vienkārši iekšā. Bet nebija ļoti daudz, ko uztraukties. Man riktīgi patika. Draudz ir vieta, kur var kalpot arī tad, ja tu neesi perfekts tajā sfērā. Es no jebkuras savas kalpošanas pat esmu iegūst daudz vairāk nekā es varbūt esmu kaut ko kādam palīdzējis vai devis. Tā kalpošana bija brīnišķīga, jo darbs ar bērniem ir mana ikdiena. Es atnācu hokeja tērpā un stāstīju par hokeju. Jā, tā bija ļoti, ļoti forša sajūta, ka tu vari arī pielikt roku draudzes darbā. Tu vari pienest savus talantus un savas dotības, pienest daļu sevis. Es tagad saprotu, ka tā ir tāda maza lietiņa, ja, ko uztic, bet prieks, ka es to varu darīt. Dievs man ir ielicis to mīlestību pret bērniem un tāds prieks, ka es varu kaut ko no sevis dot arī mazajiem. Es toreiz iepazinos ar vairākiem puišiem, ar dažu labu no viņiem mēs pēc tam bijām kopā mazā grupā. Tā bija arī vieta, kur es sapratu, ka draudz var būt kā ģimene. Uzprasījos uz šo kalpošanu, un tā diena pienāca. Es saņēmu zvanu.